Ja tavā veikalā vēl nav Ziemassvētku dizaina, tad ir pēdējais laiks tos ieviest. Sveiki, man sauc Roberts. Šajā video es tev parādīšu 3 dizaina tipus, kurus tev noteikti vajadzētu ieviest savā veikalā pirms Ziemassvētku sezonas. Tagad es jums parādīšu 3 tēmas, kuras jums noteikti vajadzētu iekļaut jūsu Ziemassvētku dizainos. Tātad šīs tēmas ir vienkārši Ziemassvētku paterni, izšūtie Ziemassvētku paterni vai Ziemassvētku vecīši vai Ziemassvētku eglītes, vienalga, bet tā kā izšūta stila dizaini šogad ir tādā kā trendā un lēnām redzam, ka viņi sāk tirgoties. Tad vēl joprojām ir topā un trendīgi stained glass dizaini. Protams, viņi vairs nav tik populāri, kā viņi bija pagājuši gadu, bet viņus tāpat vēl šogad arī pērk. Tā kā tos noteikti arī varat izmantot. Un kā jums vajadzētu strādāt? Jums vajadzētu doties uz Midjourney vai, ja jūs izmantojat kādu citu AI tool, tad uz citu tooli. Un Explore sadaļā rakstīt iekšā šos te atslēgas vārdus. Šī gadījumā es rakstīšu Christmas pattern, šeit iekšā. Un skatāmies, te ir simtiem tūkstošiem dizainu, kurus jūs faktiski varat izmantot. Un paternveidīgie dizaini ir tirgojušies vienmēr. Galvenais, lai krāsas ir maigas, skaistas, zaļgani toņi, bēšīgi toņi, lai ir Ziemassvētku vecīšu eglītes dažādos rakstos, lai ir piparkūkas, konfektes, šāda veida dizaini vienkārši ir tirgojušies vienmēr. Vienkārši svarīgi ir izmantot pareizus atslēgas vārdus un laicīgi šos dizainus ielikt savos veikalos. Ja jūs, šogad vēl gribat paspēt ielikt, tad jums ir jāliek šie dizaini jau tuvākajā nedēļā 2, lai viņi paspētu jums pirms Ziemassvētkiem norenkoties un sāku tirgoties. Tātad šis ir viens dizaina veids, tad otrs dizaina veids ir embroidered, kas ir tā kā izšūtie dizaini. Šeit jau es esmu saģenerējis pāris dizainus. Šie izšūtie izskatītos šādi, līdzīgi šiem, šeit, arī ir izšūta tipa dizaini. Šie ir izšūta tipa dizaini. Vienmēr vienīgi skatāties, kad jūs uzģenerējat dizains, vai, objektam ir visi elementi, kā piemēram lācim, vai viņam ir abas acis un mute, piemēram, vai tur rūķim ir abas rokas un tā tālāk. Ja nav, tad mēģiniet ģenerēt jaunas bildes. Tad paternveidīgie dizaini šādi te dažādas eglītes, sniegavīri, salaveči, konfektes, piparkūks noteikti dažādos tipos veidos jāveido. Un tad visbeidzot ir šie stained glass dizaini, kā šis, kā šie krāsainie šādas. Noteikti jūs arī varat salikt vismaz 5 variācijās, izveidojot no katra šīs tēmas. Un noteikti jums šogad būs kāds pārdevums uz šiem Ziemassvētku dizainiem. Un vēl viena lieta, ko es jums gribu ieteikt, tad, kad jūs ielogoties iekšā Lerio Print sistēmā, dodaties uz kursu sadaļu, un ja jūs vēl to nezināt, tad jūs ar vienu bildi un 2 keywordiem patiesībā varat uzģenerēt 5 un vairāk produktus. Noskatieties šo video, kurā es pastāstu, kā izveidot vairākus produktus ar tikai vienu bildi. Tā kā noteikti noskatieties šo un ieviešat šo savā veikalā un ar vienu bildi izveidojat telefonu vāciņus vairākos veidos, izveidojat MacBooks, iPadus, austiņu keisus un dažādas vēl citas produktus, kuri ir pieejami mūsu sistēmā. Lai veicās un tiekamies nākamajā! Ja tev patīk šāda veida saturs, spied uz zvaniņu un piesakojies šim kanālam, lai arī turpmāk redzētu interesants video. Ja tev šis viss ir jauns, tad reģistrējies Lerio Print sistēmā, dodies uz kursu sadaļu, kur tu atradīsi bezmaksas kursu, kurā mēs parādām, kā uzsākt ecību biznesu no nulles.